Rudens iekrāsojas dabu tik daudz krāsēm. Arī mana virtuve šodien būs tieši tāda. Tajā košu un priecīgu noskaņojumu ienesīs pīlādzes. Un tā būs man šīs dienas ēdiena galvenā garša. Celteni putni sakrīt, dārza zaļajos kokos, apkārt pazariem riņķo. Pīlādzim piemietot neparasts spēks, tas nesot iedvesmu. Un kur gan šo dāvanu vēl labāk izmantot, kā gatavojot ēst? Krīt klēpjos un saujās, priecīgās mokās atrauties, no lapotnes klēpja ļaujās. Celteni putni sajaucās ar zaļajām lapām kokos, sarkanas sievas māju piet ar sarkaniem augļiem rokās. Zelteni putni sakrīt dārza zaļajos kokos, apkārt pazariem riņķo lielos dzeltenos kokos. Šodien manos pīlāģu svētkos cepšu vienreizēju garšīgu un kalorijām bagātu pīles cepeti ar pīlāģu mērcīti, un saldajā būs pīlāģu želeja ar maigo biezpienu krēmu. Sākušu gatavot ar pīli. Vispirms pagatavošu pildījumu, kurus apildīšu pīlē vēderā. Pildījumam būs nepieciešami āboli, daži selerija kāti, sīpoli, nedaudz arī pīlāģi, citroniņš, čili pipars un melnās plūmas. Pirms nomizošu ābolus. Šo pildījumu sākumā es sagriežu smalki, apcepu sviestā un pēc tam to iepildīšu pīlē. Pīle ir tāds putniņš, kuram ļoti patīk izteiktas garšas, stipras, tāpēc ir noteikti jāņem pēc iespējas skābāki āboli. Selerijs, kas dod labu garšu, pastiprina to. Pīlē piederās arī apelsīni, dažādi eksotiski augļi, piemēram, mango mērce. No putniem pīle ir viss treknākais putns. Tajā ir ļoti daudz tauku, salīdzinot ar vistu. Tās enerģētiskā vērtība ir vismaz 5 reizes lielāka. Pīles gaļa ir tāda sarkanīga, kaut arī tā tiek uzskatīta tomēr kā baltā gaļa. Tā ir arī sīkstāka, izteiktāka garšā, spēcīgāka. Pīle visizplatītākā ir Dienvidāzijas valstīs. Ķīnā, Vietnamā to ēd katru dienu. Vispirms pildījumam apcepšu sīpols un selerija kātus. Pīles pildījumi arī var būt dažādi. Vienkārši var paņemt ābolu, sagriezt gabaliņos un ielikt pīlē vēderā. Un var arī nelikt neko. Piemēram, var arī pīli uzbāzt uz pudeles un cept, lai tā saglabātu formu. Plūmes ir klasiska pīles pildījuma sastāvdaļa, kas noteikti ļoti pastiprina garšu. Pīlē vispār patīk tādas saldenes, stipras, spēcīgas garšas. Pildījumam ņem 4 selerijas kātus, kā arī 4 ābolus, lai vieglāk atcerēties. Kā jau es minēju, pie pīles es pagatavošu pīlāģu mērcīti. Pīlāģu mērce arī ļoti populāra ir Anglijā. Mednieki to izmanto pie dažādu veidu medījumiem. Pīlādzi pildījumā likšu, lai tas saskanētu ar pīlāģu mērci, un nenoliedzami tas piedod rūgtanāku, interesantāku, stiprāku garšu. Pīlādzes jau pats par sevi ir ļoti rūgta oga, un tā savu rūgtumu sāk zaudēt pēc pirmajām salnām. Pīlādzi cepot, vārot, tam arī rūgtums pazūd. Sīpoli jau tādi pavisam brūni. Tagad likšu klāt ābolus ar plūmēm. Vēl drusciņu sviestiņu. Sviestu vajag ņemt tik daudz, lai nedegtu klāt. Pīles pildījumā noteikti var likt arī bumbiežus. Tas arī ļoti labi iet kopā ar pīli. Bet pat cik man dārzā aug ļoti garšīgi skābi āboli, tad es, protams, ka izmantoju ābolus. Gatavojot pildīto pīli, pildījumu nav obligāti jācep.
Es to daru tāpēc, lai garšas labāk sajauktos kopā, lai āboli būtu nedaudz mīkstāki, lai to būtu tā vieglāk iepildīt. Šo pašu pildījumu jūs varat iepildīt arī tāpat pīlē, neceptā veidā. Tagad uz lēnas uguns, vēl nedaudz. Tad vēl pievienošu čili. Šis ir tāds mazs apaļšs čili, kas ir Latvijā audzis. Gadās tā, ka nopērk veikalā čili un viņš negaršo, ne pēc kā. Viņam nav nekāda asuma. Es aizgāju uz tirgu un sāku interesēties, kā tur ir ar to čili. Un izrādās, ka tante saka, ka šis esot tas īstais, tas stiprais. Jo tie, kas veikalā, varbūt, ka tur viņiem kaut kas esot pielicis klāt un ka viņi nav tā pareizi audzēti. Nu, un lai pārliecinātos, vai tas ir īsts, tas ir jānogaršo. Jā, šim ir asums. Es tagad likšu klāt pildījumam. Un tad vēl man ienāca prātā, ka pīlei ļoti labi patiks, ja es pievienošu kanēli. Kanēls ar āboliem iet ļoti labi kopā. Man ļoti patīk izmantot dažādas specifisku garšu salikumus, un sevišķi arī pie gaļas. Nu, lūk, pildījums būs gatavs. Lieku to bļodā. Ķeros klāt pie pīles. Šo pīlīti nopirku tirgū. Tā ir aptuveni 2 kg liela. Tā ir tāda īsta pusauga pīlīte. Jo pīles cepetim var izmantot tad, ja tās ir līdz 6 mēnešu jaunas vai vecas. Tad pīlei ir tāda lieta kā tauki šeit pie kakla. Tos var arī izgriezt, ja negribās viņu tik taukainu. Jo pīlēm tie tauki ir tāpēc, ka pīles ir ūdens putns. Un, lai viņas nenosaltu, viņas uzkrāj šos taukus, lai ziemā nebūtu augsts. Šos taukus arī šeit var nogriezt. Es to nedarīšu, jo es aizšūšu ciet šo vietu, lai pildījums nenāktu ārā un labāk turētos. Ja jūs izmantojat pildījumam olu, tad šo vietu vienkārši var arī aizspraust ciet ar irbulīšiem, arī ļoti labi turēsies kopā. Pirms pildu pīli, ieslēdzu krāsni uz 240 grādiem. Sākumā pīli ir jāapcep diezgan augstā temperatūrā, lai tā apbrūnētu. Un pēc tam temperatūru nogriež uz 170 grādiem, un šādu pīlīti vajadzētu cept aptuveni 1,5 stundu, kamēr krāsns silst. Ķeršos klāt pie pīles pildīšanas. Vispirms pīli ar sāli un pipariem nedaudz apsmērē, aprīvē. Arī no iekšpuses. Tirgū jau pīlīti pārdod šādā veidā ar nogrieztiem spārnu galiņiem. Tas tāpēc, lai tie spārnu galiņi neapdegtu cepot. Vispār jau tā pīle izstāsta diezgan liela. Un patiesībā ir tā, šāda pīle ir domāta aptuveni 4 porcijām. Viņa arī ir diezgan daudz tauki, kur cepoties iztek. Pēc tam, protams, šos taukus nevajag gluži liet ārā, jo viņus var izmantot gan mērces gatavošanai, gan pēc tam, piemēram, gatavojot zupu, apcept tajā dārzeņus. Un tagad iesmērēšu pīli ar citronu, arī gan no ārpuses, gan no iekšpuses, lai labāka garša. Un pildījumam vēl brūklens jāpievieno. Tās arī dod labu garšu, skābumiņu, nedaudz arī rūgtumu. Var pievienot arī dzērvenis, nu jā, un tad arī pīlādzi kādu. Bet tos nevajag pārcensties, tas tikai tā garšas niansēm. Šodien savos pīlādžu svētkos svinēšu savas draudzenes dzimšanas dienu. Viņai ļoti piestāv un patīk oranžā krāsa, tāpēc arī gribās tos pīlādžus ielikt arī pildījumā, lai būtu pārsteigums. Drusciņi piebēršu arī sāli pildījumam. Pipariņus. Nu, un tagad atliek pīli sapildīt. Pildījums izskatās ļoti krāšņs, krāsains. Uz Mārtiņa dienu gatavošu zosi pildītu. Tad tur noteikti izmantošu sarkanos kāpostus. Arī pīlē tos patiesībā var izmantot. Nav nevainas. Pildījumu vajag tā blīvi piespiest. Viņš arī cepot drusku pajuks, pašķītīs. Un pildījums ar man ir sanācis kā nomērīts. Tā, aizšūšu ciet. Šiten to vietiņu tā uzmanīgi aiztrāklē ciet.
To asti arī, to var tā kā nogriezt nost, ja viņi. Man viņi negaršo, bet es zinu, ka ļoti, ļoti daudziem tā astīte, tā ir kā delikatese. Kādreiz bērnībā man patika šūt. Tagad sasiešu kājiņas. Un tad vēl vajag sadurstīt ādiņu ar nazi, lai iztek tauciņi, lai pīle nav tik ļoti taukaina. Sasiešanai diegu var izmantot tādu pēc iespējas stingrāku, tādu, kas nekūst. Spārniņus arī pīli cepetim noteikti vajag izvēlēties līdz 6 mēnešiem, tātad jaunu. Jo, ja tā būs vecāka, to būs ļoti grūti izcept, jo tā būs cieta, tad tā dara sautēšanai. Nu, kā to darīja kādreiz vecmāmiņas. Un pīles gatavību var noteikt pēc tā, ja iedurot iztek tāda rozīga suliņa, tad pīle ir tāda pusgatava. Pusgatavas pīles ir ļoti populāras Francijā. Savukārt mēs vairāk esam pieraduši ēst tādas labāk izceptas, un tad tā suliņa ir tāda dzeltenīga. Un tagad es iedurstu to ādiņu, lai iztecētu cepšanas laikā tauki. Un tad likšu savu kaloriju sprādzienu šādā te traukā, likšu cepties. Cepot traukā neliek nekādas taukvielas, jo no pīles ļoti daudz tauku iztecēs ārā. Un tad tajos tauciņos tā pīle cepsies. 240 grādos cepšu 20 minūtes. 20 minūtes pagājušas, tagad pieliešu ūdeni. Tauciņi ir kārtīgi iztecējuši. Ūdens vietā noteikti vēl labāk ir pievienot sarkanu vīnu, ja tas dod labāku garšu. Arī kādu stiprinātu vīnu, tikpat labi dara arī mājās gatavots ābolu vīns, pīlāģu vīns. Temperatūra 170 grādus un laiku pusotru stundu. Tagad man ir kāds brīvs brītiņš, kamēr cepās pīle. Padzeršu kafiju, un to varat darīt arī jūs, bet pēc mirkļa jūs redzēsiet, kā top pīlāģu želeja ar maigo biezpienu krēmu.